Labdien, mans vārds ir Arvīts Deģis, šis ir kanāls Zemteksts, un es šodien gribētu jums celt priekšā savu romānu Mērsaga aptieknieks, kas ir pārizdots lakstīgais aptieknieks ar vairākiem jauniem dialogiem ar trīsreiz vairāk bildēm, fragmentu, kā Ernests Deģis, aptiekārs, meklē jaunas aptiekas telpas Talsos. Privātajā dzīvē nostabilizējies, apņemdams sievu un radīdams 3 puikas, vecāku Igoru un viņu Sašu Noļegu. Jutos kā ēglis, kas izplēc svarnos spārns, bet dzīves dārdzība pēc, ka Rīgā kļuva par skarbu. Pavaroties iespējai atcelties uz laukiem Zentens muišu tūmā, uz 9 gadiem kļuva par vietējās aptiekas nomnieku, pārvaldnieku un visbeidzot īpašnieku. Ciemodamies vasarās pie tuviem radiem Liepājas pusē, iemīlējos jūrā un vēlējos dzīvot tās tūmā, taču nevienas brīvas farmacieta prakses vietas tur nebija. Varbūt tieši brīvstības sajūta, kas sirdī kņudina katru reizi, kad lukojos jūrā, bija tā, kas pamudināja mani spēt šo izšķirīgo soli, pamest sievu un 3 dēlus vienu Zentens muišas piebūvē ar trokšņainām cūkām un vistām. Man gribējās izrauties no šīs šaurības. Ierados Zentenē, ilgodamies pēc lauku klusuma, miera un rimtas dzīves pašam savā mājā, bet beigās jutos, ka krātiņā iesprost uz meža plēsoņa. Vairas mūžīgās gresidības sēnes, saltā izturēšanās un kaitinošā klusēšana reizēm dienām ilgi man nospēja tik tālu, ka bija gatavs pat atteikties no iespējas redzēt uzaugumu savus brašos dēlus, lai tikai atgūtu iekšēju mieru un pašpārliecinātību. Tad vēl viņa spontānais aborts, pēc kura atsalums un vienaldzība mūsu starpā izplatās kā bezdibens, jo viņi vainoja sevi, savu ķermeni par nespēju radīt jaunu dzīvību, bet es vainoju mūs abus par nepiesardzīgu un nevīžīgu dzīvesveidu grūtniecības laikā. Tā nu aizbrauc uz Talsiem veiksmi un nākotni meklēt, no laimes akas pasmelties. Iepretim ēgļu traktierim atradās Hermaņa Hāzes nams, tautā viņa nekā citādi kā vien par jauno āzi nedēvēja. Viņš bija aprecējis lielā Zalkindera meitu un šo namu saņēmis līdzi pūrā. Es klaušanāju, vai šis nams no Hāzes nav uz īri dabonams, un dabūju zināt, ka Ventspils firma, kurā Hāze darbojas kā koku brāķers, pavasarī bankrotējusi, paliekot koku vedējiem un strādniekiem parādā lielas summas. Strādnieki esot pat reizi sanākuši pie Hāzes namdurvīm un gribējuši šo piekaut, jo viņš neizmaksāja tiem nopelnīto naudu. Nonāca pat līdz tam, ka sanākuši ielaušies Hāzes dzīvoklī un sākuši dragāt un postīt mājokļu iekārtojumu. Policija buntavnieks ar pūlēm nomierinājās, bet pie naudas šie tā arī nesot tikuši. Un kā tiksi, ja līdzās dzīvokļiem uz Sadiko pusi Hāze cēla jaunu 2-stāvu nāmā 4 dzīvokļiem, bet savā sētā iesalžāvētā. Ne ar šādu blēdīgu lapsīgu tipu man nebija pa ceļam. Uzrunājis kādu Talsu sirmati, es viņam jautāju, vai nevar ieteikt kādu namu, ko ņemt uz renti. Vecvīrs nosmaidīja bezzobainu smaidu. Tur beidzamais nams pie ezera ir Ķēzeļnams, kur apdzīvo Dambekalna ģimene. Dambekalns ir kuģu kapteinis. Tagad pats brauc uz jūru un vada kādas latviešu kuģu sabiedrības kuģi, kas uztur satiksmes starp Rīgu un Antverpeni. Priekš 2 gadiem viņš turēja drēbi veikalu, bet šis darbs tam apnika. Cik esmu dzirdējis, Dambekalns nopircis lauku mājas tukumu apkaimē uz Jūrmalas pusi un tās grib uzkopt. Tad no šo Talsu nam varbūt būs gatavs dot arī uz renti. Es pateicos Večukam un platiem soļiem mēroju ceļu līdz norādītajam namam. Rūpīgi izlaušanājies pie sarga, dabūju zināt, ka Dambekalns savu namu vai pat atsevišķu telpu tajā uz renti dot negribot, esot radis īpašums vienmēr turēt savās rokās. Vietējais ugunsdzēsēju priekšniekam ieteica uzmeklēt ābrumu, kurā saimnieko Meijers Hiršfelds, drukums, nobarojies cilvēks ar īstu krodzinieku seju. Pa kara laiku šeptējies kaut kur Krievijā. Pēc kara ieradies Talsos un Lielajā ielā 38 pie pašām evaņģēliskās luteriskās baznīcas trepiem iesācis plašs veikals ar zemkopības rīkiem un mašīnām. Aizņēmis 2 veikala telpas, bet pat tās vēl licies par maz. Piekdienās mašīnas izbīdīs uz ielas. Ja redzējis garām ejam kādu cilvēku zemnieku drēbēs, lūd diskrējis laukā sāc lielīt savu mašīnu labākās īpašības un vilcis nelaimīgu kainieku veikalā. Ar laiku un zemnieku atskātuši, ka Hiršfelda solītās priekšrocības krāpšana vien ir, vai citiem vārdiem ebreju rebes, jo mašīnas lielākā daļai ņēma uz kredīti. Kad bija jāapraksta vekseles, nosacījumi iznāca diezgan smagi, uz 9 mēnešiem ap 28%. Turklāt Hiršfelds pieteica, ka jāatrod vēl kāds pūrs rūdzu vai kilograms sviesta piedāvājums. Esmu universāli tirgotājs, man katra manta dara. Vediet tik, un es visu ņemšu pretī, un pie manis jūs visu varētu dabūt. Ja nav naudas, izdarīsim maiņu. Kad no pilsētas valdes ar draugu Tevelsonu palīdzību izdabūja koncesiju par pirmā šķiras traktieru tērēšanu Talsos, veikalu uzreiz likvidējis uz sievas vecākiem humeļiem piedarošo ābramu pārveids par modernu krogu. Pie sienām izlīdz dažādas skaistas ainavas no Eiropas pilsētām un acīs kritošs uzraksts. Par vienu uzrakstu iesūdzēts miertiesā, kas spiedusi uzrakstu noņemt un vēl samaksāt 20 latu soda naudu. Uzraksts bija šāds, lai tas kungs veidīja tavu ienākšanu, kad tu esi izslāpis, un tavu iziešanu, kad tu esi samaksājis.
Mācītājs Oskars Ernests Martinelli pat miertiesā izsaukts par liecinieku. Viena kompetentā liecība, kas varot saskatīt kristīgā dieva zemošanu, tad uzskatīt par izšķirošu. Es parāvu aiz zvanu, kas karājās krogas priekšā, jo nevēlējos iegriezties piesmēķētajai krogas telpā, kur domos ciru varētu pakāt. Izsūdamais zēns baltā priekšautā un dvieli pārlikta par kreiso roku izkārās laukā pa durvīm. Ko kungs vēlas? Vasaras dārzā pašlaik neapkalpojam, nepietiek krogas mamzeļu. Vai semnieki varat paaicināt ārā? Iedošu tev 50 santīmus, pastiep viņam monētu. Kā nu ne? Uzgaidiet tūlīt. Mērs Hiršfelds sataisīs iedomīgi seju, parādījās krogas durvīs, vienu kāju turadams uz sliekšņa, otru eleganti izstieps uz pirmā pakāpiena, rokas iespiedz sānos. Mons tevi Špicbuku nepazīst, novilk Hiršfelds mazliet vīlies, bet manām ieinteresēts. Es rūpīgi apdomāju, kā lai iesāk sarunu par izdevīgu šepti. Tu prāto, kāpēc ebrejiem garš daguns, tāpēc, ka gaiss ir par brīvu, Hiršfelds izmet jidišā. Es nemāku sarunāties jidišā, tāpēc lūdzu pāriesim uz latviešu valodu. Nemoļā man dārgo laiku, citautībnieka. Otamon jāstājas iekš sakar ar neapšnibīto. Dzirdēju, ka tavam krogam esot melnā ieeja no Tālas ezera puses, kur samest lūžņu vecas pārpals. Tai piebūv esot 2 istabas un veranti, kas tavot neizmantots. Ko tas piego man īpašumas? Es sauc policeisti, bandeici. Vot Talseņu ļaudis dzirdat? Man ir iekrāt skaidri naudu. Es to piebūvu, būtam mieru ņemt uz rendi, atvērt aptieku un tavi krogas dzērā uzreiz būtu arī mani kundas, bet manī kavēt laika iekš tavu rūpeli. Hiršfelds no sauda naudas smaržu. Mūsu tirgošanās un kolēšanās notika jāatzīst pilnā balsī un pa visu ielu. Beigās Hiršfelds paprasīja 2 reizes vairāk naudas nekā līdz es šim bija iekrājis. Un nenolaida cenu, bet sūtīja man pie saviem kandavas brālēniem, kam esot 2 reizes lielāks vonungs un 3 reizes lētāks. Es negribēju viņu sarūktināt un atzīties pašreizajā maksātnespējā pēc kroznieku kategoriskajām prasībām. Ebrejs vismaz ar varu ievilkt man krogā nosvinēja, ka godu vies pie lietas lika izsūtamam zēnam atnest dažas žāvētas desa ripiņas, ķipķiplokmaišu graudiņas un tāls liķēru fabrikas brūvējumu norasojušā karafē. Abi sadzērām tūbrālības, tad atkārtojam atkal un atkal es zaudēju savu nosvērtību un ar kabatlagatu veidināju seju, tirnādams kājas gar bāra krēslu. Pēc stundas ebrejs atplauka kā sens kolēģis un biedrinieks. Apskāva man ap kaklu un izstāstīja pat pēc ebreja mērāklo neķītra anekdoti. Vai tu zini, kā atšķirt luterāņu sievu no riktīgi ebreja sievišķi? Es nezinu, bet tāpat interesanti. No tā klausens man luterāņu sievu ap kaklu un uz rocens ir viltots zelta juvelieru rots un neviltot baudu iekš to gultu. Ar manēju viss taisni otrādi. Atvadījāmies jau kā sen draugi. Kad es pārgulēju nakti Tālas viesnīcā, nākamā itā sāpošu galva met kaunu pie malas un vēršos apriņķu valdē, kur oda pēc sienas kalendāra un ģiptīgas krītas krāsas. Ierēģi pat nepacēla acis no aktvākiem man ienākot. Lai kā es piglēmotos viņu erudīcijai un dienas status diktētāji atsaucībai pret vienkāršiem apriņķu darbrūķiem, kādiem pieskatīja arī sevi, visa labi konstruētā runa aizgāja pienām. Jo Tālas apriņķu valdes ierēģi pelēkās dzīves vienīgais pēciņš atteikt farmaceitam ar netipisku pašapziņu uz tiesībām pēc aptiekas līguma. Izstaigāja plati izplatušos un saimnieces krosīgos tālsus, viņš nekādu iedzīgu lēmumu nepieņēma. Otrajā vakarā ķēros pie pēdējā salmiņa, konsulties ar Teodoru Insbergu, Tālas slimokās galveno grāmatvedu, kura kundzi arī sauca Vera. Vai tu esi iekrājis prāvuču un Ernest, tincināja Insbergs? Neko lāgā nevar iekrāt, jo 3 puikas vai lutinām sievu uzturēts iznāk samērā dārgi. Tam vai godkāri neļaut tev pieņemt farmaceitu palīgu vietu Tālas apriņu centrā, Kandavā vai Stendē. Es negribētu runāt par godkāri. Mans mērķis ir nodrošināt ģimenei stabilu iztikšanu, pakārtot, ierakstīt savu vārdu aptieku vēsturē. Līdz šim nevis snaigstījos pēc apšaubāmiem panākumiem, bet tiecos uz manam vārdiem un darbiem būtu paliekoši vērtīgi. Kāda padoma no manis tad tu sagaidi? Profesionāls amatpersonas padoma. Kam kantorī satek visa informācija, kas attīcas dzīves pavadienu. Vai varbūt vari mesties uz vienu roku ar kādu ebreju veikalnieku, zem vienu jumtu iekārtot aptieku, drogu, palanterijas bodi, cik var iznāk uz darīšanu Tālas ebrejiem, viņi nelabprāt ielaiž štelēs latviešu farmaceitiem, būdam lepnu uz savu talantu andalēties. Vai tu izskati iespēju palikt Zentenē, kurā pat labāk esat godājums aptiekās? Neizskat šādu iespēju, kaut gan viss stils vēl neesmu mudzinājis. Tad uz Rīgu arī tev nevelk. Nē, Rīga bija laba, gana laba studiju un mācīļu gadiem, nevis tad jābaro kupla ģimene. Vai tad tev ir savs auto, lai brauktu, piemēram, uz Ventspili? Nē, man nav auto un arī autovadītāja tiesības. Vai Kolkas rojas pusē varētu būt kāda nomājuma aptieka? Tevis labā, es pat par to painteresēšos caur apriņķu valdes vizīgajām lielmanīgajām amatpersonām, jo tu man šķiet simpātisks un centīgs farmaceits. Es paskaidroju, ka man nav līdzekļu kukuļdošanai un arī negribētu izmantot šādu negodīgu un apkaunojušu ceļu. Taču man pēc tam atrakstīja kāds aizmirst Tālas kundi, ka viņiem padomā viena slavena aptieka ar priekšvēsturi, ko es varētu mēģināt pārņemt Mēsragā. Tas skaidrojas kā mantojums nepilngadīgiem, kurā aizbildnis vēlas nomas tiesības pārdot jau līdz mantinieka pilngadībai. Paldies, ka klausījāties. Šis ir Arvīda Deģa kanāls.
zemteksts. Un šodien bija fragments no Mērsega aptieknieka. Šī grāmata ir nopērkama Latbuks EU e-veikalā. Visizdevīgākā cena tieši tur. Paldies, ka skatāties, paldies, ka abonējat un iesakiet arī saviem draugiem paziņām manu kanālu. Paldies!